ceļvedis. Vidzemes vēnu centrs dibināts ar nolūku, lai pacientiem ar vēnu problēmām varētu palīdzēt Cēsīs, nebraucot uz Rīgu. Vēnu varikoze nav tikai kosmētiska problēma, tā ir arī kāju veselības problēma. Jo vēnās veidojas patvilnis, kas paaugstina asiņu spiedienu kājas distālā daļā. Un pat sākumā pie vēnu varikozes kājas var arī netūkt, bet 85% asiņu no kājas tiek novadīts pa dziļajām vēnām, 15% pa virspusējām. Pie vēnu varikozes tie 15% netiek novadīti no kājas, bet tieši otrādi atgriežas atpakaļ uz kāju. Līdz ar to pieaug slodze uz dziļajām vēnām. Kādu laiku dziļās vēnas to var kompensēt, bet ar laiku tās kompensācijas spējas zūd un kāja sāk tūkt. Ja kāja tūkst, tās jau ir hroniskas izmaiņas, un pat ja tās virspusējās vēdas izoperējas, kāja vairs nebūs pilnīgi vesela vienalga, jo rodas jau hroniskas izmaiņas zemādā. Tādēļ ar vēnu varikozi pacientiem būtu jāgriežas pie ārsta laicīgi. Šī telpā notiek pacienta izmeklēšana, tiek noteikta vēnu patoloģija, lai zinātu arī, ko tālāk ar pacientu darīt. Vēl man ir telpa, kur es varu veikt vēnu operācijas. Tepat es veicu arī vēnu skleroterapijas procedūras, lieku kompresijas pārsējas pie trofiskām čūlām, piemeklēju pacientiem atbilstošas kompresijas zeķes. Operācija ir ambulatora. Operācija notiek lokāla anestēzijas paveidā, luminescenta anestēzijā. Zāles ar speciālu pumpu tiek injicēts tieši ap bojāto vēnu ar lāzerkoagulāciju vai stripinga metodu izņemt laukā. Sānu zars pielieto miniplebektomiju. Tas ir ar maziem sīkiem dūreņiem, varikozie vēnu zari tiek izoperēti. Vidzemes vēnu centrā mēs varam nodrošināt kvalitatīvu vēnu izmeklēšanu un ārstēšanu.